Jā, noteikti. Mēs par tevi. Labrīt, cienījamie skatītāji, cienījamie sekotāji. Ivetas ir atkal pēc nedēļas atgriezušās laivā. Kādi ir rezultāti, kādi panākumi, un šodien mēs parunāsim par ēdieniem, un ieteiks mums Iveta Kurtniece. Iveta, es dodu vārdu tev, un tad jau laika sarunas gaitā, tad jau arī mēs noskaidrosim, kāda, kurai mums ir rezultāti, un tā kā tā, jā, Ivetiņ, tev vārds. Sveiki, esam atpakaļ, un redzat, ka mēs esam tādas ļoti naidīgas, jo mums ir lieliskas ziņas, mums ir lieliski rezultāti. Iveta kā ļoti apņēmīgs un stiprs cilvēks ir pamainījis savu dzīvesveidu mazliet. Protams, tas nav neviegli, ne pārāk grūti, bet tā ir apņēmība. Un ja tu esi apņēmies kaut ko izdarīt, un ja tu viņu dari, tad jau viņš pāriet tā kā tāds ieradums, tā kā tāds dzīvesveids. Un tas bija mūsu tāds tā kā mērķis. Un man arī pašai tas svars svārstījās augšā lejā, un tā mana pirmā apņemšanās bija, kad es tā kā atteikšos no saldumiem, ne jau pilnīgi, bet, jo ēdot no visa kā pamazai, nekas ļauns nenotiek, ir attiecīgi, ja mēs iemērojam, cik daudz, cik bieži un kādas porcijas. Un tā pagājušais es tā kā 10 punktiņus tādus teicu, kurus jūs varat apskatīt mūsu iepriekšējā video, kas būtu tie galvenie pamatnosacījumi, kas ir jāievēro. Un mēs pielikām klāt arī, kad mēs ievērojam tādu kā atslodzes dienu, mēnesi pāri, kad mainās. Un Iveta malacis izturēja, un viņai ļoti garšo kafija, un es biju viņai aizsūtījusi mesičā, kad dzer tikai ūdeni un tēju, un viņa vakarā saka, vai mana kafija? Bet kafija īstenībā var dzert kafiju. Jo viņa tieši pātrina to vielmaiņu, pātrina metabolismu, jo viņai ir iekšā kofeīns. Protams, nedzersim litriem, 2-3 krūzītes dienā, mums neko nenus. Un tā, varbūt Ivetā, tu padalies ar rezultātiem, un tad es aprunāsim tās 10 produktu grupas, kuras būtu ieteicams ēst. Jo mums ir, saka, ka superprodukts, bet tāda viena vai 2 vai 3 superproduktu nav, jo ir daudzi produkti, kas tā netieši piedalās tai vielmaiņā, kur ir oksidanti, kuriem ir vairāk vitamīnu, kura ir vairāk šķiedrvielu, un viņi visi mums palīdz. Ivetiņ, tagad padalies tu. Jā, paldies, Ivetiņ, par uzrunu, un jā, man rezultāts, es teikšu, kad ir sasniegts vairāk nekā es biju plānojusi. Ja kāds skatījās mūsu ierakstu vai piedalījās tiešraidē, dzirdēja to, ka es teicu, ka es vēlos apturēt tieši to straujo svara pievienošanu, ka nāk klāt tas svars, jā. Man ir jau mīnusā. Ziniet, tā svārstās, tā vakarā, man liekas, ka tur ir kāds kilograms nost, tagad no rīta man izskatās, ka ir 2 kilogrami nost, jā. Es pēc Ivetas rekomendācijas, ne tikai pēc Ivetas rekomendācijas, tas bija ilgi, kā teikt, pārvarēt slinkumu mērķis tāds, jā, kad es sāku iet ārā agri no rītiem,
laicīgi pamosties. Tā kā tu teici, ka jāpamaina ir tie vingrinājumi vai iziet ārā, ja? Tad es sāku iet ārā. Reāli, lai būtu vismaz pusstunda, ja, tās 20 minūtes tās aktivitāte. Tā kā es gadiem neesmu skrējusi, tad es to skriešanu tā pamazām. Tad man ir vēl viens skolotājs, ir mans dēls, kurš man pamāca, ka mam, tu skrien vienā ritmā, galvenais pareizi elpot, tad tu varēsi noskriet, cik tu gribi. Tāda pareizi elpošana, teiksim, jā. Nu, un tajos rītos, tad, kad es dodos uz darbu, tad, protams, vingrošana, kā jau man jau iet vairāk mēnešu garumā, un rezultāts tiešām ir no tā, kad neaug svars klāt, un tai pašā laikā ir arī mīnusiņš, jā. Es konkrēti nezinu apkārtmērus, tos es neizdarīju, jo es piefiksēju savā programmas grāmatiņā, kad es to sāku, es piefiksēju visus garumus, visus apkārtmērus pierakstīju, bet šobrīd vēl es neesmu pārmērījusies, bet, ja ņem vērā nelielas apģērba gabalus, tad tie saka, ka kaut kas ir bišķiņ uzlabojies. Ir vieglākais taisīt, jā. Tā kā jā, man ļoti patīk tas, ka mēs tā kopā sadarbojamies, un ir daudz, kas iesaka, ir daudz dzirdēts, bet es nezinu, kāpēc. Laikam manās smadzenēs tas klikšķis ir aizgājis tagad, tā apņēmīgi ņemties, nu, kā jau es teicu, mans mērķis bija, lai mans svars neaug vēl lielāks klāt, jā. Nu, tas viss ir noticis. Paldies Dievam, ka tas viss ir noticis, ka tas klāt vairs nenāk. Un es domāju, ka arī pēc tavām rekomendācijām, pēc saviem ieteikumiem, kad arī iespējams pamainīšu ēšanas, nu, pārtikā kaut ko pamainīšu, varbūt tad arī, jo, nu, teiksim, ko es lietoju mūsu Zen projekta produktus, jā, bet nevis tieši pēc programmas, bet tā kā es pati izjūtu, jā, pēc programmas tur es palasīju, vēl iedziļinājos dziļāk mājaslapā, un tur patiešām pa punktiem viss ir uzrakstīts, ir, kad kā rīkoties, kādi ieteikumi, pat receptes, teiksim, jā, un tur ir jāsaplāno, jādisciplinē sevi un mērķiecīgi uz to jāiet. Nu, man liekas, vēl tam projektam es vēl neesmu gatava, bet mēs pamazām ejam uz to, izlietosies šie produkti, iegādāsies jaunus produktus, un tad jau mēģinās iet pēc tām, jo tas ir iekšēji, gan garīgi, gan morāli, gan fiziski sevi tomēr ir jāsagatavo. Man vismaz tā liekas. Kā tu domā? Jā, es tieši par to gribēju teikt, kad piespiest sevi darīt to, ko tev negribas, bet tas, kas ir teikt, jā, tas nav pats labākais veids. Labākais veids ir justies laimīgam, būt smaidīgam un iet pa maziem solīšiem uz priekšu un skatīties tev tas. Tā, tu man kaut ko pazudi. Iveta, tu man iesprūdi. Iveta iesprūda. Tā, kamēr Iveta atgriežās, es ceru, ka viņi saprot, ka viņi iesprūda. Es nezinu, vai jūs redzat viņu. Es viņu nedzirdu. Ierakstiet komentārā, es tikmēr padalīšos ar komentāriem. Sveika, Evita. Prieks redzēt tevi, dzirdēt, redzēt, ka tu piebiedrojies. Meitenes uguns, bez šaubām. Laurīts Rakas, sveikas, sievietes, Iveta Balode un Iveta jauku patīkamu sarunu. Iveta noteikti piebiedrosies caur planšeti un tātad mēs vēlējāmies parunāties par šo tēmu un mēs to turpināsim. Bišķiņ uzgaidīsim arī Ivetu. Mans
man bišķiņi ir jāatvainojās savas komandas priekšā, kad, iespējams, varbūt kādam nebija laika līdz galam noskatīties mūsu iepriekšējo raidījumu, kad mēs teicām, ka pēc nedēļas mēs nāksim atpakaļ. Tā iekrita, kad man šodien ir brīvs, tad arī šodien arī tā mēs arī darījāmies, bet, es tiešām nebiju 100% pārliecināta, ka man būs brīvdiena, jo vakar es biju darbā, un man pateica, ka man jāstrādā, bet te pašā laikā bija cilvēks, kas arī gribēja strādāt, un tad es palūdzu, tad, lai dod man šodien to brīvdienu. Ivetiņa tūlīt ir atpakaļ, viss ir kārtībā. Jā, atkal man tas laptops kaut ko izspēlēja tādu joku. Jā. Es atvainojos mūsu komandai, to, kad mēs, to ieplānoto raidījumu, kā mēs bijām domājuši, mēs ar Ivetu 100% zinājām, bet es par sevi vēl nebiju pārliecināta, kad tas būs, vai tas būs šodien no rīta vai vakarā, jo sakarā ar to, ka pēc būtības man bija jāstrādā. Es atvainojos tiem, es padalījos visiem, kas vēlēsies, tie noskatīsies un pieņemiet mūsu atvainošanos. Jā. Iveta ir atpakaļ un bez kreņķiem. Varam turpināt, jā. Un vēlreiz atkārtoju, kad labāk ir justies laimīgam un komfortabli, nekā sevi piespiest pie drastiskām diētām, kuras nekad pie laba rezultāta nav novedušas. Tu it kā nomet svaru, bet viņš pēc tam ar uzviju nāk atpakaļ. Tā kā labāk ir tas tāds, ja grib noturēt svaru līmenī, kurš, protams, ar katru gadu mums vielmaiņa palēninās, un līdz ar to, kad mums ir jāēd mazāk, tad tas ir tāds veselīgs dzīvesveids, ko mēs abas ar Ivetu popularizējam vienkārši. Varbūt mēs pirmkārt sāksim ar šķīdrumu lietošanu, ar ūdens lietošanu, un kuri tad būtu tie dzērieni, kurus būtu ieteicams. Pirmkārt, jā, tas ir tīrs ūdens, iesaka tās 8 glāzes dienā, bet tajās 8 glāzēs jau arī ir pārējie šķidrumi. Zaļā tēja, melno tēju drīkst dzert, zāļu tējas drīkst dzert, ir kakao ir ieteicams dzert, un arī kafiju, protams. Man ļoti šokolāde, karstā šokolāde kā tāda, jo es nemīlu saldumus, bet karsto šokolādi, tas man patīk. Es arī tā, kad reizēm kaut ko gribās iedzert vakarā, tad pilnīgi domā, ko tev organisms prasa? Vai no tēju piespiedīšu sev izdzert, vai to, ko man gribās. Jā? Neko nevajag piespiest, jā? To, ko tu izjūti no tā ieteicamā, vajag forši, super. Jā. Iveta, tu vispār esi paskaitījusi, cik tad tev sanāk izdzert tos šķidrumus dienā? Jā, es jau kādu laiku jau ievēroju ne tikai pirmos mēnešus, bet es jau kādu gadu vairāk pat, principā jā, pat 2 gadus, jo kā es sāku strādāt viesnīcā, tad es vienkārši bez ūdens nekā nevaru. Man pēc pāris istabiņām ir jāpadzeļās un darbā es izdzeru litru tīru ūdeni, tas, teiksim, jā, ir mājās, tad tas ir bišķiņ mazāk, bet tagad jau es cenšos ieturēt, lai tie 2 litri pat tīrs ūdens ir, ja es paskaitu no rīta pamostoties glāze ūdens, jā, es vēl nevaru saņemties uz to, kad, lai viņa būtu silts tas ūdens, sasildīt viņu, man viņš ir istabas temperatūrā, jā. Es pamēģināju, nav nekādas vainas, arī to citronu pieliku klāt, jā, bet, tur es vēl grēkoju, siltu ūdeni nedzeru, jā, rekomendēju ļoti daudz to silto ūdeni, teiksim, dzert, jā. 2 litri tīrs ūdens, neteiksim, ka tīrs ūdens, jo man ir Zen Fit, jā,
Nāru es dzeru, jā, un visus tos es rēķinu ar tiem visiem kopā 2 litri. Tas ir bez kafijām, jā. Jo kafijas es izdzeru 2-3 krūzītes, ja es aizēju kaut kur ciemos, tad varbūt tās, jā. Tad tā ir tā 3. krūze. Nu, tagad šorīt no rīta, nes kāpēc man aiziet 2. krūze. Es agri pamodos, es izskrējos, es augstu ūdeni aplējos, dušā nomazgājos un atkal ar augstu ūdeni aplējos. Un, kā teikt, savācos, sapucējos, un tad, prasās gan vēsts rudenī, laikam tāpēc. Jā. Nē, nav nevainas. Tēja un tās kafijas, viņas pātrina metabolismu, un viņas nav sliktas. Citi vēl, es vienu brīdi sev to kurkuma tēju dzēru. Bet neteikšu, ka man viņa baigi patika. Vēl to ingvera tēju vēl ziemā, jo ingvers ir arī, bet par ingveru mēs parunāsim vēl atsevišķi. Tātad... Ivetiņ, es mums Lauris uzdod jautājumu, atbildēsim Laurim uz jautājumu. Vai jūsu produktiem ir dabīgais produkts, kas veido dabas zālītēm? Praktiski, jā, mūsu produkts ir pilnīgi uz dabīgās bāzes, jā, tik mums vairāk ir, neteiksim, zālītes, bet mums ir vairāk augļi, jā, kas ir uz vīnogas, asai oga, jā, uz augļu bāzes. Bet, es domāju, ka to var arī piesaistīt, ka tas ir arī dabas produkts un ļoti dabīgs, minimāli ir kaut kādi, teiksim, tur pielikumi, viss ir bez krāsvielām, bez saldinātājiem, viss ir uz dabīgās bāzes, jā, tāpēc arī tas produkts ir tāds, kas tā strādā. Paldies, Laurīt, tev par jautājumu. Lūdzu, turpini. Jā, labi, ar šķidrumu tev ir viss ļoti labi. Es arī dzeru savas speciālās tējas, kas man ir jādzer. Es lietoju tereško tējas un dzeru kafiju. Tereško tēja, paskaidro, kas tas tāds ir? Es nepaņēmu. Tas ir fitoterapeits Latvijā. Viņš pēc savas izglītības ir ārsts, bet viņš ir izmācījies pa fitoterapeitu. Tas ir no tējām Latvijā, no augiem, jā, no augiem. Gan kur saknes un lapas un ziedus izmanto, un no dabīgiem produktiem tējas. Un viņam ir arī tādi pulverīši, kas ir jau tur aknas attīrīšanai un tādi. Mūsu produktiem arī ir akna attīrošais, tas ir labi. Jā. Tu sakarā ar savu veselības problēmu tieši lieto šīs tējas, jā? Jā, es biju aizbraukusi vasarā uz Latviju un pēc savām ķīmijterapijām jutos ļoti slikti. Jā, es lietoju zen produktus, kuri man deva enerģiju, bet viņi neizskaloja no organisma man tos ķīmiskos produktus ārā vienkārši. Un man bija, es meklēju, kas vēl varētu man palīdzēt. Un es biju dzirdējusi par tereško un es arī citāda veida tējas biju lietojusi, bet, protams, labāk es aizbraucu pie speciālista, lai viņš man paskaidroja un iedeva. Un es joprojām tagad ir jau 3. paciņa tās tējas, ko es lietoju. Kamēr tu runāc, es pēc tam aizskriešu pakaļ tai paciņai un tad parādīšu, jā? Ka tagad es neskriešu projām. Nē, nevajag skriet projām. Es tikai pajautāju, tāpēc, ka tāds, es biju kaut kur dzirdējusi par to, un es sapratu, ka tu stāstīji, ja, ka tas saistībā. Jā, jo man bija tā, ka man visas locītavas, es ne pirkstus varēju, ne kāju pirkstus kā kustini, tad bija ar sāpēm. Un patreiz tās visas sāpes ir aizgājušas izskalotas laukā, bet es joprojām turpinu dzert, jo kurs ir tā kā 3 mēneši, bet man viņš būs 4 mēneši, tad es ņemšu pārtraukumu un tad aizbraukšu pie viņa, cik bieži viņš, protams, iesaka to turpināt man, jo es saprotu, ka tas man arī 5 gadu garumā minimums, kas man būs jālieto. Tā. Tā.
šķidrums mums ir, un tad ir tādas 10, nav tādu super augļu vai super sēklu vai super dārzeņu, kad tās produktus iedala 10 grupās, kuri ir ieteicami visus ēst. Un parasti sāk ar to produktu grupu, kuram ir vismazāk kaloriju, jo tos var ēst neierobežotā daudzumā, cik gribās ēst, bet viņi ir ļoti labi, viņiem ir chlorofils, viņiem ir minerālvielas, vitamīni, un tie būtu salāti, lapu salāti, spināti. Šeit Anglijā mums arī liek kressalātus, mazo bietīšu lapiņas, var sakot, viss, kas ir zaļš. Viss, kas ir zaļš. Patiesībā man ļoti garšo uz salātiem, ķīnas kāpostu. Es ķīnas kāpostu lapas salātus lietoju par spinātiem. Es tā neesmu aizdomājusies, bet vispār dzirdējuši esmu, ka spināti tiešām ir ļoti labi. Es neesmu viņus pirkus Anglijā, tas ir fakts. Latvijā es zinu, ka es pat vienreiz, man liekas, spinātu zupu vārīju, garšoju, garšīgu zupu sanāk. Un par kresu salātiem es arī nebiju. Es biju dzirdējis, bet pielietojuši neesmu. Viņš ir tāds ar tādu stiprumiņu, tāds kodīgums, un lai mazāk vajadzētu lietot sāli, tad viņš tādu stiprumiņu dod. Spinātos ir ļoti daudz dzels. Tāpēc viņus iesaka. Jāpieraksta, ir dabiskā veidā kā dzelze. Jā, tāpat kā skābenēs. Un arī, protams, ir ļoti labi ēst tos augus, kas kas ir nezāles. Balandas, kas mums vēl aug, virza ir ļoti laba, tās pašas nātras ir ļoti labas svaigā veidā. Tos, protams, visu var atrast grāmatos, un man pavasarī pirmā tāda svaigo lapu salātiņi ir no dabīgajiem. Gaļbiksīšu lapiņas var ēst, pieneņu lapas var ēst. Viss ir ēdams, var sakot. Jā, attiecīgi, pavasarī tīpaši, tad, kad viņi sāk augt, to es arī esmu dzirdējusi, tīpaši tiem cilvēkiem, kas dzīvo laukos, nevajag baidīties, ja nezinu, tad tagad tās var iesiet, kā apstrādāt, teiksim, es zinu, ka, teiksim, tās, kam bišķiņi izsit to rūgtumu, ja viņas bišķiņi pamērcē ūdenī kādu laiku, un var bišķiņi viegli pat varbūt tās patvaicēt, dažādi veidi ir, kā apstrādāt, lai iegūtu, ja? Bet, labāk jau ir, kad viņi ir svaigā veidā. Tā, tad nākošais veids, kas ir ļoti veselīgs, ir brokoļi, puķkāposti, parastie kāposti un briseles kāposti, jā. Kad viņos ir ļoti daudz tās šķiedrvielas, maz ogļhidrātu, arī tas nozīmē, ka maz kaloriju. Un viņi vēl izvada tās visas toksīnus un šlakvielas izvada. Tā ka katru dienu vajag kādu kāpostveidīgo dārzeni ēst. Un viņus pat ir, viņus var ēst svaigus, ko tu arī lieto, un pat viņus nevajag stipri vārīt. Es, piemēram, tikai karstā ūdenī iemetu, mazliet man viņi pastāv, un vislabāk jau vēl ir stīmēt, tas ir tvaicēt, jā. Tvaicēt, kad viņu ieliek sietiņā un pavāra. Patiesībā es mēģināju ēdu puķkāpostu zaļā veidā, man garšo puķkāpostu zaļā veidā, un es te pamēģināju, es ar ķīnas kāpostu rīsiem veidoju kotletītes, un tad es nākošā reizītē gatavoju vistu, un arī tvaicēju viņu, un pieliku vienkārši klāt to puķkāpostu.
pēc smaržas man galīgi tas pilnīgi nepatika, un es viņu pagaršoju, protams, ne tur sāls, ne tur kas, nu, negāja galīgi man pie dūšas, bet tad es viņu saspaidīju tādā putriņā, tad vajadzētu to puķkāpostu, piepilināju nedaudz tiešām majonēzi, vai, nu, varu pievienot krējumu, teiksim, jā, bet man garšo tā majonēzi, man ir ļoti grūti no viņas atteikties, es jau pamazām atsakos, bet... Un bišķiņa tomātu pastu vai tomātu mērci vai arī pret kečupu ielikt, ja, man tāds pabiez tā. Un bišķiņ tikai, nu es nezinu, teikaroti uz to saujiņu, to puķkāpostu, ja, es samīcīju, nu vienkārši, es domāju, kas vēl var būt labāks par šo. Jā, es vēl ķiplociņu pielieku, un tad viņš dod, un tas, kāpēc tās asās garšvielas lieto, jo tas samazina, kad sāli ļoti minimāli lieto. Citi nelieto nemaz. Tad tā kā viņš nosita to. Es zinu, ka tā dara. Es kādreiz ļoti mīlēju ļoti asus sēdienus, tādus stiprus sālītus. Un man vēl joprojām ļoti prasās, nu prasījās, kaut gan tātad pēdējās nedēļas pat nezinu, man nav prasījies. Skābais tas etiķis, ja, tad es izmantoju ābolu etiķi vai citronu sulu, ja, es izmantoju, lai nebūtu man, bet vispār jebkuras, ja cilvēks grib atteikties no sāls, jo ir grūti tas, kas ir pieredzes atteikties no sāls, ja, ieteicams ir tiešām lietot visas tās garšaugus, kas ir ar asumiņu, jo tieši ar tiem garšaugiem dod to ēdienam to garšu, un te jūs pamazām nejutīsiet to, ka te jums trūks sāls. To es esmu pati tā daru, un es esmu arī ieteikusi citiem, kas citi saka, viņi teica, vau, patiešām, ja, tas tā strādā, ja, kad tas sāls ir ar visām. Es papriku, teiksim, man garšo paprika, ķiploks, tur, teiksim, lociņš vai sīpols, teiksim, ja, ja pieliek salātam klāt sarkano sīpolu vai balto sīpolu, jums nevajag asto likt varbūt klāt, jūs uzreiz viņš izmaina garšu, pat dod saldumiņu, ja, visas dabīgās garšas un tās garšvieliņas jau ir teiks mūsu dārzeņos aiz lapiņās, ja, tā kā tas ir ļoti, ļoti efektīvi. Tā, trešā grupa mums ir ogas un augļi. Ogas ir pirmajā vietā, tāpēc, kad viņas ir maziņas, ja tu nopirksi, viņas ir maziņas, un viņas tev sanāks apēst mazāk, nekā, ja tu paņemsi vienu lielu, piemēram, to, melona, nē, viņa ir jāgriež, aizmirsu. Man hurma garšo. Jā, visas. Tas ir tās trešā, un, protams, ieteicams ēst sezonālos augļus ir, bet, nu, protams, nezinu kā. Man garšo zemenes, un es viņas ēdu vasarā, bet patreiz es aizēju uz veikalu, man neprasās, bet man prasās avenītes. Jā, avenes, jā, tas skaitās pie tiem super augļiem, kad avenes melene arī. Jā. Tās abas divas skaitās. Nu, un tā ceturtā grupa, kura ir vajadzīga, ir gaļa un zivis. Tur ir proteīni, tur ir dzels, tur ir omega 3, un viņa dod enerģiju, kuros arī, kad viņa ilgāk saglabā to sāta sajūtu, un tad mums nevajag našķēties pa vidu, jo gaļa tā kā pārstrādājas 4 stundas organismā. Bet atkal, protams, jāiemēro ar mēru. Gaļu mēs ēdam plaukstas lielumā, ja? Gaļas gabals. Biezumā. Bet, ja tu ied vairāk, tad tev ir vienkārši aktivitātes vairāk. Tas nav nekas slikts. Jā. Tāpēc, ka tas jau visas porciju lielums ir atkarīgs no cilvēka dzīvesveida. Kurš tikai sēž pie kompjūtera, kurš iet ārā, tā kā tev ir, ja ka tu darbā tev ir fiziska slodze, protams, tev ir vajadzīgs vairāk. Tas ir tā. Man tā arī ir pusdienās, kad es, nu, teiksim, brokastis, tagad vakar es nemaz nepaēdu brokastis, man neprasījās tās brokastis, jo laikam
organisms sāk pielāgoties, iet ritmā, sāk iestrādāties gan zen fūz, gan zen shape, kas samazina apetīti, jā. Bet pusdienas es paēdu kārtīgi. Es atceros no seniem laikiem, man ir teikts tā, ka paēd kārtīgi brokastis un pusdienas un no vakariņām varētu atteikties. Kā tas tev tagad tās liekas šajos laikos, vai to var pielietot arī vēl šajās dienās? Tas bija jau, kad es skolā gāju 30 un vairāk gadus atpakaļ. Jā, tā jau arī ir taisnība, bet, citiem, piemēram, nav laika tās pusdienas ēst, tad viņam tās kalorijas ir kaut kā jāuzņem, un tad viņš ēda vakariņās. Pats galvenais jau ir uzņemt to produktu daudzums, ko tu apēd dienas laikā. Tālāk seko 5. produktu grupa – olas. Olas. Kaut kā man galīgi olas neprasās. Man pēdējo pusgadu laikā man vispār olas neprasās. Tas jau jāieklausās sevī. Vienkārši es izrakstīju tos 10 produktu grupas, kuras ir ieteicams. Tā labāk olu ir... Vārīt labāk ir it kā, jā? Jā, viss jau vārīts labāk, jo mazāk taukvielu tu cep, tev nāk plus taukvielas. Kaut ar tagad jau ir ļoti labas pannas, kad gandrīz ar minimālu taukvielu daudzumu uzcep. Tad 6. grupa ļoti interesanti, kad ir tauki un eļļa. Kad mums ir teikts, ka taukus tā kā ir ļoti kaitīgi, bet viņi ir kaitīgi lielos daudzumos, bet tīri tauki, kas ir, kur lielopi ir baroti ar zāli, ekoloģiski tīri, un tāpat to speķīti mazliet iest, kad viņos ir arī tās visas tās dabīgās vielas, kas ir cilvēkam vajadzīgas. Un protams, kad eļļa nerafinētā labāk ir, jo tur taču visas tās omegas ir. Zivju meļu mēs it kā atzīstam, kad vajag ēst, bet kad tā pati olīveļļa labā, tā pati riekstu eļļa un ir ļoti daudz eļļu. Es vakarā, piemēram, lietoju mārdaģu eļļu. Jo mana to ķīmiju arī tās aknes tā kā nebija rādītāji labi, un tad es uz nakti tieši paņemu to eļļas karotīti, maziņu. Tā, un tad nākošais ir rieksti. Tas ir mans mīļākais. Jā. Un tajā dienā, es atvainojos, Ivietiņa, tajā dienā, kad tā atslodes diena bija, es gāju, man likās, ka man ar tiem 2 augļiem pietrūks, es gāju uz veikalu pirkt ābolus, bet arī riekstus, un man nebija bada sajūta, bet man bija stresa sajūta, ka man tik kaut kas nepietrūkst. Pirmās reizes tā ir. Un es nopirku riekstus, tos, kas man zemes rieksti, kas man garšo tādajā čauliņā, un es eju, tā kā es tajā dienā arī saigāju ļoti daudz pa lauku, un mēs gājām vakarā skatīties, kā Linkolna ir izgreznota, gatavoties Ziemassvētkiem, un tad man kabatā tie rieksti ir, un tad es, tā stresa sajūta, it kā man bada sajūta nav, bet ir tā stresa sajūta, ka tik man kaut kas nepietrūkst, tā kabatā ir rieksti. Jā, ļoti labi. Tas tāds našķītis ir. Jā, tur ir ļoti daudz. Un varu pateikt, kuri tad ir tie labākie. Makadēmijas, bet es viņu nepārtulkoju. Kas ir makadēmijas tie rieksti? Makadēmijas. Kad es pērku riekšu miksu, tad ir iekšā tādi gari, tādi cieti, Tur pat bija deva, sīkumā neatceros, kas tad tā riekstā bija iekšā, bet to vienu riekstu dienā apēdot, viņš dod, kā to vielu sauc? Jā, tur ir ļoti daudz. Tad ir pekanrieksti, mandeles un nevis ciedru rieksts, bet tie lielie.
Tā kā smadzenītes izskatās. Jā. Valrieks. Jā, valnets. Nu, tie skaitās pie tiem vislabākajiem. Es zinu, tur valrieks esot ļoti labs sirdsdarbībai, tā es atceros. Smadzenēm arī. Jā. Jo viņos iekšā ir labās taukvielas, jā, un viņos iekšā ir proteīns, arī starp citu. Tāpēc, ka paēd rieks, un tad tev ir tāda, ka tev negribās ēst, tad tu esi tā kā paēdis, jā. Un atsevišķi tiek izdalītas sēklas. Atsevišķi, tas tā kā 8. būtu, jā? Viņš iet tā kā ar tiem riekstiem kopā, bet tomēr atsevišķi, jo viņām ir tomēr atšķirīga tā struktūra. Apakšpunkts, jā. Jā, jo rieksts... Jā, un, protams, vislabākās ir čijas, linsēklas, kaņepju sēklas, ķirbju sēklas. Tās skaitās tajos top. Kaņepju sēklas, es nemaz nezinu, kādas izskatās. Hempseed maziņas, jā. Kaņepju eļļa ir. Latvijā taču kaņepju grūdenis, kaņepju sviests. To es esmu dzirdējis, jā, un es zinu arī, kā kaņepi izskatās, bet kad tās kā sēkliņas ir, jā, jo, piemēram, ļoti jau vispār kopš graudu maizīte sākās, kad sāka piekopt to, ka graudiņus pieliek klāt maizītei, tad kopš tā laika man garšo tās viss rupjā maizīte vai salskābā maizīte kāda, kur ir rieksti visur. Ne rieksti, es atvainojos, bet sēkliņi. Jā, un ļoti man garšo. Un man visu laiku ir mājās sēklu maizītes ar dažādām sēkliņām. Un gan jau noteikti tur ir arī iekšā viss tā kaņepa sēkliņa. Jā. Un mums sievietēm pēc 40, jā, kad jau tā menopauze tuvojas, ir ļoti vērtīgas linsēklas, jo tur iekšā ir tas estrogēns, kas mums ir vajadzīgs. Un, protams, tur ir daudz šķiedrvielu un proteīns, un omega-3 eļļa. Tā, ka viņas ir ļoti labas. Tā, ka tava intuīcija saka pareizi, kad tu viņas ēd pareizi. Es viņas lieku pie brokastu putras, auzu pārslu putras. Jā, es parādīšu, kādu man pati izskatās. Nu, un kur es vēl sēklas lieku, viņas arī, kad smūtijus taisa, var likt klāt. Jā, tev maltās, ja? Viņas ir maltas, jā, bet viena teikrotīti tur pilnīgi pietiekoši vienreiz dienā var lietot. Es jau viņas ēstu vairāk, bet man ir... Es atceros, kad manā bērnībā mana vecmamma kopa teliņus. Un tā kā teliņam bija problēmas ar veselību, tad viņa vārīja linsēklas. Un tad mēs devām viņam tās linsēklas. Tā tad es vispār uzskatu, ka mums it kā neko tā īpaši nepaskaidroja bērnībā, ja, bet lika, tev jāēd tas. Un tas viss izrādās bija ļoti veselīgs. Tāpat kā vienu dienu, kad es aizdomājos, kāpēc tajās ēdnīcās bija to augļu kompoti, džāvētu augļu kompoti. Bet izrādās, ka tur ir ļoti daudz kālija. Un arī tās zivju dienas, kad bija, vai ne? 4. zivju diena bija ēdnīcās. Jo tas viss bija, kad viņus tā mums īpaši nereklamēja, jā, kad bija padomju laiki, bet tas viss bija saistīts, ka cilvēkam ir vajadzīgas tās noteiktās vielas. Nu, nākošais ir avokādo, kurš tiek izdalīts atsevišķi pilnīgā pie produktiem. Tas sanāk 8. punkts. Jā, kad viņš ir ļoti, ļoti veselīgs un viņu var likt gan pie salātiem, gan smērēt uz maizītes. Es, piemēram, uzsmērēju uz maizītes un uzkaisu vēl sēkliņas virsū un pipariņu un citronas suliņu uzlieku. Man tā ļoti garšo. Uz grauzdētas maizītes.
Man ir ļoti tāda ar avokādo, kad es viņu pirmo reizi pagaršoju, man likās kaut kas briesmīgs. Jā. Bet es redzēju, ka avokādo izmanto tieši sviesta vietā, smēle uz maizītes, un vienkārši cilvēks bauda un pilnīgi kaifo ar to, ka viņš ēda avokādo. Šogad man palaimējās, šogad tas bija, vai pagājuši gadu tas bija, kad mēs bijām ar komandu, Evita bija, Nelija bija, kas vēl mums toreiz bija, mēs bijām, man liekas, Londonā pasākumā, to arī nebija, pirms mums sākās pasākums, mēs iegājām kafēnīcā. Visi sūtīja kaut kādu zivmaizes, tur ātrā tā kā tāda dabīga garšīga maizīte, un es savēju nevarēju sagaidīt un gāju prasīt un atvainojās, bet beigās neatnes to, ko es pasūtīju, bet tur bija avokādo, un tas bija garšīgi. Tas ir atkarībā, kā pagato, kā tu saki, ar sēkliņām, taisni citronu sūliņa, to, kad tā var iemācīties. Ja es iemācījos ēst papriku, savā laikā man no paprikas bija slikta dūša un vemšana, tad tagad es viņu ēdu kā maizi. Tad arī uz avokādo jāuzliek uzsvars. Es tiešām uz avokādā neesmu uzsvaru uzlikusi. Tas man būs labi. Man ļoti garšo avokādo salāti, kuros ir avokādo, tomātiņš, oliņa un sīpolociņi. Man ļoti garšo. Es ierakstīšu ola. Tomāts. Loki, tomāts. Tomāts un avokādo, ļoti, ļoti jauks tāds. Un viņš ir sātīgs un viņš ir viegls. Citreiz, ja tev vakariņās ļoti gribas ēst un tas ir vēlu, tad labāk iest šādu, nekā taisīt tur, Un tad nākošais, ka tas avokādo ir gatavs. Es viņu paspaidu bišķiņ, ka tu jau tā kā iespiest vari, jo, es viņus nopērku un tad es viņus kādu turu mājās. Bet var arī Viņam atšķirās mize, jo es esmu redzējuši tādu tā kā lilīgi, tādi zaļi. Jā, tie no dažādas šķirnes, tā kā āboli. Un bieži vien, ka var nopirkt, ka divi kopā ir, viens jau ir uzreiz ēdams un vienu tā kā jāpastāv ir. Bet es viņu nelieku leduskapī, bet ārā uz galda uzlieku, tad viņi nogatavojas. Un tagad tu jau tā drusciņi var iespiest, tad viņi ir gatavi ēšanai. Un tad 9. grupa, kas mums ir, tad tie ir dārzeņi, kuri saucās sakņu dārzeņi, sakņu dārzeņi šeit ieiet. Kaut ar te ir saldie kartupeļi, selērijas, burkāni, tie, kas aug zem zemes, tur ir kālis, rutki, rāceņi mums skaitās, kurus mēs esam nepelnīti aizmirsuši. Es, kad biju Latvijā, es ieraudzīju rutkus, pat uz Angliju paņēmu un atsūtīju dažus. Anglijā viņu nav melno rutku, kaut gan es kaut kur dzirdēju, kad viņi saucās savādāk un ir viņi, bet viņi nav melna mize, bet viņiem esot balta mize. Ja kāds no skatītājiem skatās un zina, kāds Anglijā ir rutks, varbūt ieliekat fotogrāfiju, varbūt padalāties, varbūt paši jāapturējat, jo rutks, to es zinu, ka tas ir mans ārstniecības līdzeklis Latvijā, kamēr mani bērni auga. Un arī pati lietoju salātos, ļoti garšīgi bija un man ļoti garšoja. Es nevaru atslēgt. Man uzkārās telefons. Nevarēju ne nospiest, nekā Nelija zvana. Mēs jau tur mums vēl bišķiņ un tad jau. Jā, man viņš uzkārās, un es neko nevarēju izdarīt. Es atvainojos. Tad 10. tie ir zaļumi.
zaļumi, garšvielas. Zaļumi iet visi, kas mums ir dilles, selerijas, pētersīļi, puplakši, dabīgie ķiploka laksti. Es zinu, ka tādi aug. Kinza šeit Anglijā ir, jo man arī daktaris Tereško ieteica ēst daudz zaļumus, un tad es sagriezu veselu sauju selērijas, pētersīļus, dilles, pieliku mazliet tomātu un tādu ēdu, un krējamiņu. Tie bija mani šīs vasaras salāti. Kinzu iepazinu Latvijā, pagaršoju ļoti, ja kādam patīk asumiņš, tad kinza ir tas, kas jums aizstās ķiploku, vai ne? Jā, viņš ir tādu stiprumiņu, jā. Un šajā pašā grupā mums iet arī ingvers. Šeit ir tas ingvers, kur ingveru tēju. Jā, kas mums vēl ir? Kurkums, ķiploki, sīpoli. Šeit, it kā šajā grupā viņš tiek likts iekšā. Un tumeriks, tas ir tas. Un šeit ir arī iet kanēlis. Jā, pa ķiploku un to ingveru vispār, kad viņš ir antibakteriāls, antioksidants, precēnīšu un ar kanēli, kad cilvēki, lai neliktu to cukuru tik daudz, tad pieliek kanēli. Un tad viņš tā kā tādu saldumu dod. Kaut arī viņš pats ir tāds, ka tu paņem viņu, viņš tāds bezgaršīgs, bet viņam tas aromāts ir ļoti labvēlīgs. Jā. Mums tas laiks ir paskrējis ātri, kad... Jā, bet vajag labie ieteikumi, kas man ļoti patikās. Tas ir avokādā, ko es šodien iešu, tad es arī domāju, ka es pamēģināšu, ja es trāpīšu, nopirkšu, izmēģināšu, man patīk. Šitas ieteikums, sēkliņas, tas ir mans racions katru dienu, rieksti, ar oļām. Jā, es tagad tā skatoties uz visu to kopējo sarakstu, brokuļiem viss ir ok, balandas šobrīd gaidīsim pavasari. Gaidīsim pavasari, teiksim, jā, salāti tie visi iet. Zivis višķiņ tā kā aizmirstas ir, bet es zivis ēdu, labprāt ēdu, tā kā es tagad tās cenšos, jau kādu pusgadu, ja ne vairāk, pilnībā samazināt kartupeļus savā. Jo tas lipeklis, viņš neļauj mūsu organismā citām vielām uzsūkties tā. Tur ir, pa kartupeli ir jāzina atsevišķi, es klausījos vienu raidījumu par kartupeļiem. Jā, ja grib sāta sajūtu un piēstu, tad ir labi, jā, bet ja tomēr domā par savu veselību, tad kartupeļs man ir varbūt reizi nedēļā, varbūt pat arī reizi 2 nedēļās. Es cenšos ar rīsiem, iesaka brūnos rīsus, baltos rīsus nevisai. Un vēl nav mans mīļākais ēdiens vispār, tie ir griķi. Oi, man ļoti garšo. Es nezinu, kāpēc, bet man viņi neiet, bet tad, kad, teiksim, kā senākā gatavoju savai ģimenei, ka es atceros griķīša maltās gaļas mērķis, sarkanās bieži salātiņas, kārtīgi klāt ķiploks, tiem salātiem, jā, ar eļļiņu, jā, citronu, suliņu un tādu. Tad man jau tagad liekas, ka man iekals, es tādu porciju labprāt apēst. Jā. Tā kā man ir uz ko uzlikt akcentu ok, bet mums gandrīz iet jau laiks uz beigām. Ko tu iesaki, kāda būs mūsu nākošā tēma? Es domāju, ka šī tēma, šeit es ieteicu tikai tos 10 veidus, kas ir jāēd, bet es domāju, mums šī tēma ir jāparunā arī nākošreiz no tādas puses, kad vēl dalās ogļhidrāti, jā, tauki,
un tas proteīns, olbaltumvielas proteīns šeit iemet, ka mums no tāda viedokļa ir jāpiegriež vērība. Kad dziļāk bišķiņ mums ir. Dziļāk, mazliet par kalorijām, ko viņas dod, vairāk, jo šī tēma ir ļoti plaša, kad mums pat nebija laika pieskārties viņai. Jā, tas ir tiešām, mēs parunāsim tā, un tā kā mans uzdevums tagad tās būtu iepazīties šo nedēļu turpināt iesākto un pievienot savai ēdienreizei avokādo, ko es esmu uzlikus kā mērķi, tagad man tieši tā. Jā. Arī zīvis arī tā kā vajadzētu, teiksim, pieslēgt, rieksti, sēklas, sīri, teiksim, nav tie visi labākie rieksti, bet, man ir tā, kad, kā es jūtu, nevienmēr gribētu rieksti. Vienu brīdi man bija, kā tu saki, ko tu skaties uz rozīnēm, tu aizskāri tēmu žāvēti augļi. Jā. Žāvētus augļus es atbalstu, un ko es pati daru, man ļoti garšoja tur šokolādes gabaliņš vakarā vai kādas šokolādes konfekte, un tagad es esmu nopirkusi žāvētas datele un aprikozes. Jā, aprikozes ir ļoti labas, jā. Žāvētie augļi ir ļoti labi, jo pirmkārt tu jau viņus neapēdīsi kilogramiem, apmierini savu. Un tur ir dabīgais cukurs iekšā viņos. Tā kā žāvēti augļi ir jāēd. Man vienu brīdi bija ļoti, ka man vienkārši organisms laikam prasīja, es pirku riekstus un miksli ar rozīnēm un atsevišķi rozīnes, es nezinu, man tā paka nebija liela, laikam tās rozīnes apēdos, un tad tagad tās man stāv tās rozīnes, bet man ir plūmes žāvētās un persiks, laikam, dateles, tās man negaršo. Nekā, kad viņas paņēma dateles šokolādē, ir visādīgas viņas ir, bet tās man nesaista. Bet viss jau ir mūsu galvā. Bet tu jau aizstāji, ja tu ēd rozīnes, tu jau aizstāji ar jebkuru. Nav jau viena super augļa, avokādā tagad slavina pēdējā laikā. Tā ka katrā auglī ir visādas vielas, tikai dažādās salikumos. Tā ka tas ir labi. Jā. Forši, bet vienkārši paldies tev par taviem ieteikumiem un par nākošo tikšanos es 100% nemāku vēl pateikt, jo es nezinu, kāds man būs grafiks, bet ja tas nebūs ceturtdien no rīta, tad mēs varbūt ceturtdien pēcpusdienā uztaisīsim. Lai tā nedēļa paiet, un tad atkal skatāmies kādu rezultāti, ko jaunas es esmu pielietojis. Bet patiesībā tu jau baigi maz pastāstīji par saviem rezultātiem. Mēs daudz stāstīju par ieteikumiem. Vai es nesaklausīju? Jā, mans rezultāts arī ir, ka to svaru, lai viņš nelēkā, viņš man arī gāja augšā, lejā, bet es to lieku uz saldumiem, kad es ēdu. Vakars pienāk, taču gribās to saldumu. Tā ka tagad es to aizstāju ar tiem žāvētajiem augļiem. Un man bija tā, ka es pa dienu tā ļoti, kaut kā man nesanāk, kaut kā negribējās ēst. Un tad es dzeru to mūsu zen kokteilīti, zen fit, jo tur ir visas tās labās vielas, un arī tad ēdu augļus, ja man tiešām neko negribās, tad es ēdu augļus. Un tad mana apņemšanās ir es skrienu pirmdien, trešdien, piekdien, vienalga es skrienu, jo es tā kā skrēju vienu dienu skrienu, vienu neskrienu. Un tad iekrīt brīvdienas starpā, un tad tu izlaid tā kā tās 2 dienas, un tad tai pirmdienā, man negribās šodien skriet. Tā, kad es neskrienu daudz, 3 kilometri pilnīgi pietiek, un no rīta izdzeru savu dzeramo un eju skriet. Uzvelku botas, es esmu iemērojusi vienu tādu ceļa gabalu tādu, es skatos, kur es atrodos. Laikam man tā nelies. Jā,
Nu, es no visiem atvados, jā, Ivetiņi. Paldies, ka skatījāties, ja jums patika, padalāties, uzliekat laiku. Tad, kā saka, uzliekat laiku, padalāties, un ja jums ir kādi savi ieteikumi, ko jūs pielietojat, jūs varat padalīties ar saviem ieteikumiem. Tas nav teikt, ka mēs esam tikai, mēs te padalāmies vienu priekš otras, jā, un iesakam, bet ja jums ir kāds tiešām, ko jūs ieteikt, kāda recepte, kaut kas, jā, kas tiešām arī piekop veselīgu dzīvesveidu un vēlas justies labi, būšu priecīga izlasīt komentārā vai personīgi uzrakstīt kādu ieteikumu. Tā kā esam uz pozitīvas nots, dalamies iespaidos, pieredzē, un es domāju, ka tādā veidā mēs dodam pozitīvu enerģiju citiem cilvēkiem un, kā teikt, iedvesmoties no tiem cilvēkiem, kas ir sasnieguši rezultātus, no tie, kas vēl nevar saņemties, ja? Tā kā vienkārši tas ir viss mūsu galvās, un arī tas ir no cilvēkiem, kuri dalās savā pieredzē, tā kā nekautrēties, dalīties ar savu pieredzi un ieteikumiem. Kā jau teicu vēlreiz, paldies, ka skatījāties, padalāties, uzliekiet laiku, es jūs mīlu, līdz nākamai reizītei. Nākošā ceturtdiena, ja tas nebūs no rīta, tad tas būs pēcpusdienā, skatīsimies atkarībā pēc, es nezinu, darba grafiks man tikai būs vakarā. Tā kā, tā.